Esiet sveicināti bezmaksas sports kārtējā epizodē, un šī ir epizode, kas jāredz gan esošajiem, gan bijušajiem, gan topošajiem sportistiem, un tāpat arī viņu vecākiem. Runāsim par sporta pieejamību Latvijā jau pēc brīža. Jauniešu sports. Cik pieejams? Vesela un veselīga jaunatne ir mūsu nākotne. Taču pēdējā laikā bieži izskan runas, ka jauniešu interese par sportu sarūk. Sporta nodarbības ir maz apmeklētas, un jaunieši rod cita veida izklaides. Kādai jābūt valsts politikai un pieejai jauniešu sportam? Cik izmaksā sporta nodarbības bērnu vecākiem, un vai viņi kļūst par Latvijas sporta ģenerālsponsoriem? Ar kādām problēmām saskars sporta skolas un to vadītāji? Kāda ir sporta veidu pieejamība lielajās un mazajās Latvijas pilsētās, un kuri sporta veidi ir finansiāli vispieejamākie? Bērnu sporta pieejamība gan Rīgā, gan Latvijas robežās. Tā ir tēma, par ko runāsim šodien bezmaksas sporta kārtējā epizodē. Un ar mani kopā šodien Eriks Miļņons, hokeja kluba Prizma galvenais treneris, un Miks Vilkplāters, futbola skolas Meta direktors. Pareizi? Sporta skolas. Tieši tā, sporta skolas direktors. Kungi, lai runātu par pieejamību, mums vispirms jāsaprot par tendencēm, par audzēkņiem, par viņu skaitu. Vairāk, mazāk bērnu interese, vecāka interese ir kļuvusi lielāka. Kā tas ir? Dalieties savā pieredzē. Ja runā par hokeju, protams, mēs cerējām, ka būs pēc pasaules čempionāta lielāks bums. Pēc sudraba bronzas medaļas. Gribētos sudrabu, protams. Jā, gan jau arī tiksim tik tālu. Protams, basketbols noteikti, ka mums ar laika izvēli vairāk trāpīs, jo tuvāk rudenim, tad, kad sākās hokeja sezona, notiek basketbols. Katrā gadījumā es domāju, ka tā tendence, ka bērni uz hokeju nāk, bet, protams, vienmēr gribētos, ka nāk vairāk. Tas audzēkņu skaits, viņš vairāk vai mazāk, teiksim, grozās ap vienu un to pašu. Mūsu skolā ap 300, jo viena daļa kaut kāda iemesla dēļ beidz vai aiziet kaut kur uz augšu. Jaunie nāk klāt. Mazliet varbūt viņš palielinās, bet tā 300 audzēkņiem mums kaut kur plus mīnus šobrīd ir. Tas ir cik vecuma grupas? Tas ir visas iespējamās vecuma grupas no 4-gadniekiem, ja tā var teikt, no iesācējiem, dažos vecumos pat pa 2 komandām un katru gadu vismaz vienai pa 2 komandām, un tā aiziet līdz virslīgai un pat pēc tam vēl veterāna komanda. Tā var teikt. Jā, tas laikam būtiski jāpiemina, ka jūs pārstāvat sporta skolas, kas pārstāv visu šo, var teikt, piramīdu, sākot ar mazākiem bērniem un beidzot arī lielo klubu un Latvijas čempionātu komandu. Mika, par futbolu. Futbolam laikam tas lielais pluss bija Covid laikā ārā apstākļos, dažādos varbūt veidos, bet mēs varējām turpināt trenēties, līdz ar to arī tur izdevās, teiksim, noturēt to audzēkņu skaitu, kas ir lielākais laikam pluss futbolam kā tādam popularitāte pasaulē. Līdz ar to arī Latvijā tas ir daudzskaitlīgākais sporta veids, bet kā jau Eriks minēja, tad tas arī futbola skolā Meta un sporta skolā Meta, tas audzēkņu skaits ir diezgan līdzvērtīgs visos šajos gados. Tas ir aptuveni 750 līdz 800. Arī no U4 līdz pat profesionālajai komandai, kas ir futbola klubs Meta, kas startē virslīgā. Bet noteikti pēc tam mēs tematikā pieskarsimies pie tām problēmām, kas varbūt liedz palielināt šo audzēkņu skaitu, kas būtu infrastruktūra noteikti. Tas, ko vēsta federācija atskaits 22. gadā, tad futbolā jauns rekords sasniegts ir virs 5000 kopumā jauniešu, ja tam var ticēt, un tām atskaitēm vajadzētu būt diezgan precīzām. Basketbolā tie ir arī aptuveni nedaudz virs 5000, 5200 ir norādīts arī atskaitēs. Hokejā precīzs jauniešu skaits nav, tur ir 126 bērnu jauniešu komandas. Tas ir čempionātā. Es saprotu, ka šo komandu skaits pēc veiksmīgā pasaules čempionāta viņš ir audzis, jo spēļu skaits arī bērnu jauniešu čempionātā šajā sezonā ir lielāks. Jā, te var pateikt, varbūt paldies Hokeja federācijai un Hokeja saimai, kad ir vairāk spēles bērniem šogad, ir vairāk komandas, vai kvalitāte ir uzlabojusies, to parādīs, protams, laiks, bet vismaz kvantitāte ir mazliet palielinājusies.
no kvantitātes jau arī tā kvalitāte parādīsies. Tā tiešām ir, ka tā kvantitāte beigās to kvalitāti arī uzlabo. Tas it kā matemātiski šķiet, ka jā, ja mēs pārbaudām 5000 notestējumu, vai viņš tur māks spēlēt. Kā ņem, ja paskatās, ka gadus 20 atpakaļ mums bija 1 vai 2 komandu katrā vecumā, un mēs veidojām izlasi, un viņi spēlēja tajā ABC līmenī, teiksim, mēs pa B braucām, ja tā var izteikties. Tad tagad, kad ir katrā vecumā jau dažādi skaiti, bet pār pa 10, un tad noteikti, kad arī izlases kandidāti uz jauniešu junioru izlasēm ir stipri vairāk katram gadam, un mēs spēlējam pēdējos gadus pa A klasi. Tā kā tā kvantitāte tomēr ir iedevusi arī rezultātu. Kad ne tikai mēs esam kļuvuši profesionālāki un varošāki uz pasaules līmeni, bet arī, teiksim, ir tā daudzums ir materializējies rezultātā. Kvalitātē. Es varētu tikai piekrist, jo mēs labi zinām, ka augsts sasniegums sportā noteikti tas 1 līdz 2% kļūst par profesionāļiem. Arī paši vecāki sapulcēs tomēr to minam, kad visticamāk vienam līdz 2 ir iespēja kļūt par profesionālu, bet tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu turpināt šo procesu, jo kas ir svarīgākais arī, ja futbolā mums ir sadalīts elites čempionāts, meistarības čempionāts un attīstības čempionāts, šī daudzskaitlība tomēr nozīmē to, jo spēcīgāka būs šī meistarības grupa vai nosacīt, kā jums ir šī B izlase, kas ir iespējams, jo arī tiem pārējiem tas konkurences spiediens dos iespēju kļūt labākiem. Tad jāstiprina un jāpiedāvā kvalitatīvs process ir arī tajā tautas sportā nosacīt vai grassroots līmenī, un tad arī šis elites līmenis un kvalitāte tikai un vienīgi no tā iegūst. Par to pieejamību pievēršoties tam, kā ir jūsuprāt kopumā ar to sporta pieejamību, ja mēs tā pirmo reizi šī raidījuma laikā pieskaramies šim jautājumam, tāda kopējā bilde? Es domāju, ka pieejamība ir ļoti palielinājusies, jo tomēr ir, vismaz par hokeju runājot, ir palielinājušies pats galvenais objekti, kur to izpildīt cauru gadu. Jo kādreiz bija tikai atklātie laukumi, kas diemžēl varbūt nav palielinājušies ļoti pa Latviju, bet arī ir. Tad vismaz tās ledus halles ir izaugušas skaitliski jau līdz 23. Un arī reģionāli ir vairāk vai mazāk nosakti reģioni, un kad arī cilvēki ne tikai Rīgā vai Rīgai, pie Rīgai var jau nodarboties ar hokeju, izvēlēties šo sporta veidu. Bet arī tajās vietās, kur agrāk par to nemaz nedomāja, nācās braukt 100 km uz kaut kurien. Jā, Hāļu skaits, tas laikam primārais par futbolu arī. It kā liekas, ka tie stadioni ir sabūvēti tagad, vai ne? Jā, tajā ziņā tas ir, nevarētu teikt tikai Latvijas Futbola Federācijas, bet arī starptautisko partneru nopelns. Patiesībā Futbola Federācija šos līdzekļus iegulda Latvijas un pilsētu infrastruktūrā, tad skolu laukumu no tā iegūst. Kas šeit varbūt jāmin, kad pieejamības otrs faktors, tad ir audzis arī šo privāto sporta skolu apjoms. Futbolā tas ir diezgan dramatiski pieaudzis, un arī tādā galvaspilsētā mums ir viena pašvaldības dibinātā Rīgas futbola skola, kurā ir apmēram 400 bērni. Tad atkal šajā privāto skolu segmentā ir apmēram 2500. Un šeit ir tas stāsts atkal, ka šī struktūra ir mainījusies, un kā attiecīgi šo pašvaldības infrastruktūru varētu izmantot arī šie privāto skolu audzēkņi. Jo šobrīd, teiksim, tā priekšrocība ir pašai pašvaldības dibinātai skolai. Tad pieejamība ir, noteikti ir kaut kādi pēc šī sadarbības modeļa, ko Latvijas Futbola Federācija uzbūvējot šos laukumus, ir noteikusi pašvaldībai kāda, teiksim, piekļuve šīm privātiem skolām, taču tas ir pagaidām tikai tāds mazs solis, uz ko mums noteikti pieejamības jautājumā būtu jāiet. Es domāju, bērnu jauniešu sports ir novērtēts sabiedrībā. Ir, protams, daudzas problēmas, tur seko līdzi. Es domāju, varbūt vai tālāk mēs runāsim, vai uzreiz var pateikt, kad ir lielajās pilsētās ir sporta bāzes trūkums, kad pietrūkst telpas vietas, kur to darīt. Reģionos tas varbūt nav tik izteikti, mums vairāk vai mazāk pietiek šīs treniņu vietas, bet es domāju, Rīgā, runājot ar kolēģiem, ir ļoti liels problēmas. Rīgā gan arī reģionos ir gan šis te pieprasījums pēc sporta un arī
iespēju robežās tas tiek apmierināts. Protams, ka lauka reģionos nav tik plašs sporta veidu klāsts, piedāvājuma klāsts, kāds ir Rīgā, kāds ir lielajās pilsētās, kur šie sporta veidi ir daudz plašākā klāsterī noklāti. Bet iespēja robežās arī pašvaldības pie tā strādā, arī paplašina sporta veidus, cik tas ir iespējams. Protams, ka tur ir vajadzīgs savs pamatojums. Ir vajadzīgs bāzes, ir vajadzīgi treneri. Par problemātiku mēs teicām, ir problēma, jā, treneri ir problēma, jaunie treneri. Tā ir milzīga problēma, jo par šādu atalgojumu, cik mēs patreiz spējam samaksāt, jauns speciālists piesaistīt ir gandrīz neiespējamā misija. Tas ir analogi tāpatās kā skolās trūkst skolotāji jaunie, tāpatās mums jaunie treneri trūkst. Kā ir šis jautājums hokejā? Hokejā ir pēdējos 20 gados, pat vairāk, protams, ka ir situācija gandrīz vai nemainīga. Ja runā par pašvaldībām, tad tās pašvaldības, kur parādās Halles, Liepāja, Ventspils, Daugavpils, neminēšu visas jau pēc kārtas, tur pašvaldība atbalsta tātad jaunos censoņus, kas izvēlās šajos objektos nodarboties, un tur vairāk vai mazāk notiek konkurence starp pāriem sporta veidiem. Tad Rīga, diemžēl, pa visiem šitiem 30 gadiem, kā pašvaldība nav nereizi atradusi neko vairāk kā iespēju piedalīties konkursos reizi gadā uz, zināmā mērā simboliskām summām. Ja tur bija 3000, tad tur pēdējais pakāpiens jau bija 7000, ja, un arī tur tā izziņošana tur tāda, kad mēs nepaspējām, nepamanījām. Ja, un sanāk, ja mums ir 300 bērni un gadā mēs dabūnam 7000, un pretīm pašvaldība atbalsta tikai sevis it kā savus dibināto sporta skolu, ja, tad te rodās tā negodība varbūt tās gan konkurences jautājumā, gan arī pieejamības jautājumā, jo pašvaldības budžets veidojās no nodokļu maksātāju naudas, bet izmanto tikai, zināmā mērā, varbūt labākie, bet šaurs sloks. Ja, un noteikti, kad mēs ceram, ka kādreiz tas mainīsies, kad arī privātās skolas, kuras būs akreditētas un ir izpildījuši visu to pašu un pat varbūt atsevišķās pozīcijās vairāk, kā mēs skaitliski un arī pietiekoši kvalitatīvi, ja, kad kaut kāds finansējums arī atnāks tā kā jau garantēts, nevis konkursā, ja tur izdosies kaut ko. Maza tāda nianse, ja ārpus Rīgas nesauksim pilsētas līdzmaksājums. Tādam pašam vecumam bērnam sporta skolā ir 30 eiro, agrāk bija tur 10 eiro, tur kaut kur ir 50 eiro. Tad Rīgā, protams, ņemot mūsu skolu, kura ir iespējams vislētākā Rīgā, ja mums tas maksājums ir tur 220 šogad, kas ir mazliet pacēlies. Mēnesī, protams, jā. Un pašvaldība laukos pa to naudu, tas ir tā vairāk, lai disciplinētu. Mums tas ir neskaitot vēl ceļu izdevumus, neskaitot dalības turnīrā. Tas ir tikai par treniņu procesu. Kas ir aptuveni visiem vairāk vai mazāk vienāds pa 4 ledus treniņiem un kādiem 2. Neskaitot ledu, neskaitot ekipējumu. Neskaitot ekipējumu, tā pozīcija, ka ja konkurējošām, ne privātām struktūrām, ir ekipējuma sadaļa, ir transporta sadaļa, ir dažādi citas iespējas, ja, tad mums viss ir uz vecāku pleciem vai uz to atbalstītāju sponsoru, kur klubi ir piesaistījuši, kur atbalsta klubu, kur nāk tā palīdzība, un arī ar to maksājumu, ar tiem 220, mums vecāki nenosedz visu treniņu procesu. Tas ir vienkārši, teiksim, mazākais, varbūt ne mazākais, bet lielākais skaitlis, ko mēs uzticam vecākiem. Bet īstenībā aptuveni tikpat
piemaksājam klubs un paldies, teiksim, cilvēkiem, kas mūs atbalsta un kas ne tikai mūs, bet arī citos privātajās struktūrās palīdz uzturēt, nosaka dārgās izmaksas, kas galvenokārt hokejā sastāda ne tikai inventārs un transports, bet pats galvenais, protams, ledusvīra. Sakombinējot patiesībā vairākas tēzes, kuras mēs jau esam pieskārušies. Pirmkārt par to pieaugušo bērnu skaitu, kas sporta veidos ir. Līdz ar to, kā jau teicu, tā vispār sporta izglītības struktūra ir mainījusies un privātās skolas ir parādījušās pirmkārt, lai piedāvātu iespējams kvalitatīvāku procesu, kas ir viens no mērķiem, redzot, ko ir piedāvājusi pašvaldība. Bet tā tas tiešām ir, ka tās privātās skolas spēja piedāvāt kvalitatīvāku? Droši vien, ka to varētu vērtēt pēc gan dalībnieku skaita izlasēs, ko ir sagatavojuši tieši privātās skolas iepriekš sporta klubi. Metai tas rezultāts patiesībā pēdējos gados arī, ja mēs skatāmies lielo izlasi, jauniešu izlasi, un tur ir labs. Un tas ir viens no tiem faktoriem. Otrs, ņemot vērā, ka tas bērnu skaits ir pieaudzis tajā vispār sporta izglītībā, kuri vēlas, kuriem ir šis pieprasījums. Kopējais skaits visos sporta veidos. Jā, tad mēs arī redzam, ka privātās skolas piedāvā šo funkciju, ko pašvaldība nespēja veikt. Līdz ar to par to pieejamību runājot, pašvaldības vairs nespēja, it īpaši galvaspilsētā Rīgā nespēja nodrošināt šo kapacitāti. Šeit parādās privātās sporta skolas, taču šajā brīdī sanāk tā, ka atkal jau pieminējām par šo vecāku nodokļu maksājumu. Vecāks iespējams pat vēlētos, vai ja viņam būtu iespēja doties pašvaldības skolā, ir aizvērta grupa, nav iespējams pieteikties, un šie bērni paliek kaut kur ārpusē. Citam atkal tas ir labāks treneris, citam atkal tas ir tuvāk mājām. Šie faktori ir daudz un dažādi, taču šajā brīdī mums sanāk, ka ir pašvaldības dibinātā skola, kur ir 50/50 šis finansējums pašvaldības un valsts. Tad, kā jau Ēriks teica, mums ir principā šī otra puse un pat iespējams vairāk, lai nodrošinātu šos tieši elites sportistu, augstu sasniegumu sportistiem labāku procesu. Šī daļa, kas ir šis valsts līdzfinansējums pedagogiem, tā ir 30%, un tad ir aptuveni 70%, kas ir tas skolas pašu, gan vecāku līdzfinansējums, gan arī... Tiem tas sadalījums 30-70, jā? Jā, jo iepriekš mēs jau esam apmēram arī tādu ideālu modeli, kur pašvaldība, valsts un pats šis privātais partneris saliekās kopā, ka katrs dod savu trešdaļu. Attiecīgi, tad mums būtu no visām pusēm, no pašas šīs skolas, no pašvaldības un no valsts, mēs rūpētos par bērnu, teiksim, līdzvērtīgi. Masveidība, tad iesim ar masveidību vispirms. Droši vien atkal ar ko salīdzina. Ja salīdzinām ar Lietuvu, tad mums masveidība kliboja. Droši vien visām pārējām Eiropas valstīm tad mums ir ļoti masveidīgs basketbols šobrīd. Vismaz cik es zinu, kurus vislabāk zinu ir Rīgā. Rīgā vienkārši fiziski zālēs vairs nav vietas. Tur es nezinu, kur vēl varētu bērni trenēties un kur viņi vēl vairāk vispār varētu ar to nodarboties, ja mēs tieši par basketbolu konkrēti runājam. Un šobrīd Latvijas valsts vismaz Rīgā strādā basketbola ziņā savā maksimālajā kapacitātē. Tad ja mēs atgriežamies pie bērnu jauniešu sporta, tad, ja runājam par Rīgu, tad viens no galvenajiem trūkumiem infrastruktūra, bet ja runājam par laukiem? Cilvēku trūkums. Es domāju, ka tas ir tā arī izskaidrojums. To masveidību es tā neesmu pētījis, bet jauniešu izlasēs, ja mēs skatāmies par basketbolu. Kaut kādu pirms 2015. Gada stipri dominēja lauki, ne Rīga, visus pa laukiem. Rīdzinieki bija 2, 3, 4. Tad tagad ir diametrāli pretēja proporcija. Visās jauniešu izlasēs, tur katrā izlasē ir labi, ja 3 čaļi, kas nav no Rīgas. Gadās kāda savādāk varbūt izlasa, bet tas ir drīzāk izņēmums. Un es domāju, ka tur gan mēs maz ko varam darīt. Es domāju par sporta sabiedrību. Tas ir gluži vienkārši cilvēciskais faktors, jo cilvēku ir daudz mazāk. Ja tur kādreiz, es domāju, ņemsim par piemēru. Kuldīgu bija visas vecuma grupas un pilnas. Es nezinu, konkrēti situācijas Kuldīgi tā bišķi no zila gaisa izcēla. Jo es sen esmu bijis tur, bet cik es zinu, tur ir problēmas savākt grupu katrā vecumā. Tas ir liels izaicinājums. Par hokeja izmaksām vecāku ziņā mēs jau ciparu no Ērika dzirdējām, kā ir futbola skolām iet. Viens, protams, ir tas vecāku izmaksājums, kas būtu mēnesī. Jā, galvenais tas droši vien, ka vecāks interesē. Tas šobrīd ir 65 eiro.
Protams, varētu salīdzināt, teiksim, futbolā Rīgā. Tas tik un tā svārstās no 40 līdz tiem pašiem 65. Tā ka tā struktūra diezgan līdzīga ir. Un, ja nemaldos, arī pašvaldības dibinātajā skolā ir ļoti, ļoti līdzīgs šis cipars. Vismaz tā arī, cik mēs esam apkopojuši informāciju. Gan jau jūs zināt. Tas arī, protams, neviens dokuments redzēts, bet tur arī dažādas sadalīti un tā tālāk. Bet kas būtiski no šiem 65, no vienas puses, protams, tas vecākiem ir ieguldījums, bet no otras puses, paskatoties, ko sports arī kā prasme dod, tad tas ne tikai sportiskās prasmes, bet arī, kā Eriks minēja, pēc tam tas var būt veselīgs, spēcīgs un vienalga kādu karjeru izvēlētos, šis izglītotais jaunietis ir noteikti vērtīgs un lojāls sabiedrībai. Tad, ja salīdzinām atkal ar robotiku, angļu valodu un tā tālāk, tad šīs vienas nodarbības izmaksas noteikti tāpat svārstās no 10 līdz 20 eiro. Ja mēs sadalām, kad sportā mums tie treniņi tomēr ir nedēļā 3 līdz 5, tad sadalot atkal šo mēnešu maksājumu, tas ir pa vienu nodarbību līdz pat 5 eiro. Līdz ko arī pieslēdzās šīs spec grupas vai arī elites grupas, kur attiecīgi jau ir šie ārzemju turnīri, daudz vairāk spēļu sacensību. Nosacītas arī nometnes, gan Latvijā, gan ārzemēs. Tas vecāku līdzmaksājums gadā varētu pārsniegt noteikti 1500 eiro ar visu apģērbu un tā tālāk. Un tā milzīgā laikam cenas atšķirība savā ziņā, ko jūs te nosaucāt, 220 jau un te bija 40. Jā, uz skolas arī 350. Nē, tas ir tas stāsts par to ledu, ko es gribēju teikt. Un pieskaroties pavisam, Erika, pavisam īsi tam leduskāļu stāstam, cik tas šobrīd ir, teiksim, tā smaga nasta leduskāļu īpašniekiem? Diemžēl mums pēdējos gados tas atbalsts ir, var teikt, ka viņa nav. Ja, un ja bija kādreiz pozīcijas, kad valsts kompensēja gadus 10 atpakaļ, pirms 9. gada, 8. gada, pirms krīzes kompensēja daļu no elektroenerģijas un no komunālo maksājumu izdevumiem, tad tagad pēdējos gados, ja neskaita tur Covid laika pabalstus un tās lietiņas, kur ne visi varēja, arī paldies par to, protams, kas ir bijis, bet ne visi varēja uz visiem iespējamiem atbalstiem dažādu iemeslu dēļ, jo bija sarežģīti atkal tie kritēriji, sevišķi no sākuma, lai varētu pieteikties. Tad kopš tiem visiem pabalstiem jau no pavasara, no aprīļa 1. laikam nav vispār nekāds nemazākais valsts atbalsts, bet halles lielākoties ir spiest strādāt visus 12 mēnešus, jo ir kredīta maksājumi visus 12 mēnešus, un ir darbinieku algas un vispārējais blakus infrastruktūra, kas ir nodarbināta. Un tie izdevumi ir tā izauguši, ja, ka tur nav noslēpums, ka pieņemsim mūsu Valvo sporta centru šobrīd rēķina par elektroenerģijas tikai par elektrību. Bez apkuras ir aptuveni 80–85 tūkstoši mēnesī. Ja, un tad pamēģiniet to izdalīt uz 30 dienām un parēķiniet, cik vajag ievākt tikai naudu, lai varētu nosegt tikai vienu pozīciju. Ja, ir vēl apkura, ir vēl ūdens, ir vēl visas iespējamās kanalizācijas, algas un tādā garā, un zemes tur nodokļi un daudz citu izdevumu. Ja, tad, cik ir jāmaksā ledus laukumam? Es pateikšu, viņam jāmaksā 500 eiro, lai mēs aptuveni iet pa nulēm. Tātad šobrīd notiek tā, vienkārši nopaļojiet. Un lai mēs šobrīd izdzīvotu, mēs esam jautājumu, teiksim, priekšā, vai apstāties, kaut ko samazināt, vai uzlikt to slogu un samazināt atkal īrētāju skaitu, ja, un tā skaitā arī bērns, par ko mēs, visaktīvāk varbūt, ne tikai spekulējam tai ziņā, bet tā ir tā realitāte, kad aiztaisoties vienai halei ciet, paliek uz ielas, un jāpāriet uz citiem klubiem, citur jau tāpat situācija ir. Par sporta pieejamību mēs vaicājām arī sociālos tīklos mūsu sekotājiem. Tas jautājums bija aptuveni tāds, kā tu vērtē bērnu sporta pieejamību Latvijā dažādos sporta veidos? Cik lielas ir izvēles iespējas, kurp sūtīt savu bērnu trenēties? Un tad tur bija atbilžu varianti plaša izvēle, 49%, ja?
bija pārāk plaša izvēle 18%, atbildēja ierobežotas iespējas 13% un trūkst informācijas 19%. Savā ziņā tas trūkst informācija, man liekas, liels procents. Bet tas vispopulārākais atbilžu skaits, kas ir bijis plaša izvēle, tas laikam vislabāk to, ko Eriks minēja. Arī ko tu minēji, savā ziņā, ka pieejams jau ir, bet jāmaksā par to visu ir, vai ne? Un no šī izriet, laikam, mans nākamais jautājums, vai šādā sistēmā strādājot, pieņemsim, daudziem bērniem vecāki varbūt nav spējīgi samaksāt, nezinu, kaut vai tur jūsu nosauktos ciparus. Ja? Vai mēs šādā ziņā nepazaudējam nākamos Lauras Dārziņus, Mārtiņus Karsumus un Mārs Verpakovskus kaut kur nepazūda? Viņi jums ir tā pārliecība, ka pie šādas sistēmas, kad tās sloks ir uz tiem vecākiem un bieži vien daudziem tiešām nav iespēja samaksāt. Noteikti ir tāda problēma, ņemot vērā, ka atkal tas varētu jau aiziet jau Latvijas kontekstā, cik vispār pats sporta veids ir pieejams konkrētajā reģionā. Jā. Tad ir jautājums par vecāku principā entuziasmu, vēlmi, spēju. Iespēja. Jā, tieši tā spēju. Un nākamais ir, protams, šajā gadījumā, kur privātās skolas tomēr ir aktīvākas, nosacītais skautings. Ieraudzīt šo talantu, piedāvāt apstākļus, ko, protams, paši var piedāvāt. Vai tas būtu nosakt šo mācību maksu, treniņu mācību maksu, vai sekt nometnes, vai līdzfinansēt ekipējumu. Tas ir, teiksim, arī pašu šo lielo futbolā, tas būtu akadēmija spēja atkal šos bērnus uzaicināt, nodrošināt viņiem šos apstākļus, bet atkal tas kaut kādā ziņā atsitās pret vecāku spēju un vēlmi un informāciju. Kā jau minēju, 19% nemaz nezinu, cik tas ir pieejams. Tas man liekas šokējoši, piektā daļa. Tieši tā, un kas ir nākamais solis attiecīgi reģionā, tev var šķist, ka šis ir tas kvalitatīvais process, es dodu, teiksim, visu to labāko, arī treneris saka, mēs, aizcīnīsimies līdz kaut kurienei, un mēs tev dosim to kvalitatīvo procesu, bet diezgan loģiski tomēr ir, kad beigās ir tās lielās skolas, uz kurien attiecīgi šim talantam būtu jāaiziet. Ir piemēri bijuši, ka teiksim, tu redz, kad ir talants, tad briljants, ka viņš tur tikai jāslīpē, un kad tu redz, ka tam vecākam nav iespēja, ka klubs un skola pati, teiksim, viņu pabalsta un iedod viņam, tur nezinu, atlaides un tam līdzīgi. Jā, mēs to esam darījuši. Ir darīts, ir varbūt tādi arī piemēri. Tas ir tāds cilvēcības princips. Jā, ir katrā, manā, es tur varbūt pa daudz ilgi runāt. Kad ir, protams, piemēri, kad ir visi maksā un labākais nemaksā. Tālāk tas labākais vai labākie brauc līdzi uz turnīru. Tas tiek izdalīts uz visiem, vai kāds konkrēts vecāks, kāds konkrēts sponsors tiek atrasts, kurš palīdz tam konkrētam cilvēkam. Un, protams, es atkal teikšu, manā tajā karjerā arī piemēri ir gan labie, gan sliktie, kad pēc tam saka paldies. Un arī ir tādi, kad diemžēl nav pat mazākie paldies bijuši. Ja? Neiet runa par kaut kādiem tur, finansāliem vai pat par primitīvo pudeli, bet arī vienkāršais paldies arī ir bijis, kad nav bijis. Ja? Un tā pašā brīdī arī pozitīvie piemēri, kad ir pie pirmās izdevības ir visādi. Bet ir, protams, tā palīdzēšana talantiem, kurus nevar, par ko bija jautājums. Ja? Un viņš notiek, vismaz tur mūsu aprindās notiek. Futbols līdzīgi? Privātajās skolās tomēr vienalga no sporta veida, vismaz tik, cik mēs viens otru arī pazīstam un zinām, ir daudz šīs sociālās programmas. Tas ir gan daudzbērnu ģimenēm, gan maznodrošinātajām ģimenēm. Šeit privātie tomēr diezgan aktīvi meklē arī risinājumus. Viens no risinājumiem ir arī sagatavot savu rekomendācijas vēstuli, pieņemsim kādas pašvaldības, mazākas pašvaldības uzņēmējiem, kad šis puisis izglītojas mūsu skolā, viņš ir talantīgs, viņam ir nepieciešams šāds atbalsts nosacīt nometnēm vai kādam ārzemju turnīram, un attiecīgi arī šie uzņēmēji atbalsta. Tas stereotips ir tāds, ka lielākoties jauniešus trenē bijušie hokeisti, kuriem īsti karjerā nekas nav sagājis. Tā mēs varam teikt, šeit godīgi, vai ne? Tas ir stereotips. Trenēri, kuriem ir sanācis karjera, nav jau tā. Ir. Nē, es domāju, ka nē, nav stereotips. Ir piemēri, kad ir labi bijušie hokeisti kļūst par treneriem, un arī tie, kuriem nav sanākusi karjera, viņi vienalga arī kļūst par varbūt tās labiem treneriem. Ja, tāds stereotips, vienkārši, ja cilvēks nav bijis tās sporta veidā vispār,
un viņš ir tā kā tēvs pieslēdzies, tad tur gan ir bīstamāk. Bet, ja tu pats esi gājis, cik tālu tev ir bijis iespējas vai lemts jau un tālāk, tu esi izglītojies, attīstījies un piesaistījies. Pēdējos gados, ja bija brītiņš, kad es biju nostrādājis jau par treneri kaut kādus gadus, 10 vai 15, un es joprojām biju jaunākais treneris. Ja? Tagad katru gadu mums ir pilnīgi iepakojumiem, tā var teikt, bijušie hokejisti beidz. Ja? Jo bija, ka tas nebija galīgi prestīži, tas nebija galīgi iespējams un nebija interesanti bijušiem hokejistiem. Bija laikam citas nodarbes iespējamākas, jeb kaut kā. Ja vienkārši hokejists tajā brīdī mazāk beidza tu karjeru, varbūt tā varētu teikt. Ja? Kā jums? Šeit jau laikam tās divas kategorijas, kuras minēja, noteikti tiem, kuriem varbūt karjera neizdevās, pieņemsim arī futbola skolu Meta radās, kad Andris ar Ģirtu saprata, ka viņi iespējams var organizēt labāk nekā iepriekš ir organizēts futbola klubi. Attiecīgi arī ir treneri, kuriem varbūt nav izdevusies karjeru un kurš redz, ka viņam ir vēlme iedot iepriekš nākamajiem to, ko varbūt viņam neiedeva. Bet ir ļoti daudz piemēru, kur arī tiešām profesionāli futbolisti pēc karjeras beigām vienkārši redz, ka viņi grib turpināt. Arī nesen vienos treneru kursos viens kādreiz ļoti talantīgs jaunatnes izlasēs bija, jau šobrīd ap 40 gadiem, pat vairāk. Viņš bija ļoti talantīgs jaunatnes izlasēs, agri debitēja futbolā, bija apritē. Pēc karjeras beigām atkal bija novirzījies no futbola un satika kursos. Viņš teica, tu nevari aiziet no tā futbola prom. Paiet kaut kāds laiks, tu dari kaut ko citu un saproti, ka tu gribi darīt to, ko tu proti, to, ko tu māki, ko tu vari nodot nākamajiem. Un bieži vien tā motivācija arī parādās tur, ka tu saproti, ka tev ir kaut kāda zināšana, pieredzes bagāža. Tu gribi viņu bišķiņ. Tas ir tikai normāli. Tad tas tikai normāli, ka tu nodod nākamajai. Un tā ir tā pēctecība vai tā sporta veida ilgtspēja. Jauniešu treneris var nopelnīt? Ja, ir kaut kur zināms absurds. Vismaz hokejā, kad jo mazāk bērni, jo trenerim ir lielākas iespējas, jo vairāk tomēr tas balstīts ir uz pašfinansējumu vecāku. Un jo viņi ir skaitliski vairāk, ja normāli treneris strādā uz selekciju, uz atlasi, uz uzņemšanu. Un tās prasības pret bērniem un vecāku redzējums ir vēl svaigs, un viņi ir gatavi maksāt pa visiem iespējamiem papildus treniņiem, kas arī zināmā mērā labi ir, vienkārši tās iespējas. Un tad, kad jo augstāk varbūt treneris iet, par cik es esmu izgājis no 4-gadīgiem līdz lielai izlasei. Es esmu visu katru segmentu bijis, un bez apstājas. Un, protams, jo augstāk ej, jo ir mazāk tev kaut kāds blakus peļņas iespējas, un tie kaut kādi papildus treniņi, viņi vairāk jau nav pa naudu, un viņi jau ir tā kā tev kā trenerim jāveic, un jo tas, kamēr tu neaizēji līdz pašai augšai, kā Bobs Hartlīs pieņemsim, kā bija, jeb tagad Haris, tad tur tikmēr pa ceļam tas augšā nevienmēr ir vairāk, ja tā par to nopelnīšanu runā, nekā apakšā. Un tāpēc daudz treneri nemaz augšā negrib iet. Jā, jo tas atbildības līmenis noteikti jau tādā, kad jau ir nosacīti, jau šie rezultāti parādās, viņš treneriem pieaug, un arī treneris vairs nevar būt tikai treneris laukumā, beidzas treniņš, beidzas sacensības, es aizēju prom, tev ir jāiet tajās ģērbtuvēs, tev ir jārunā ar tiem spēlētājiem, tiem audzēkņiem. Un tā atkal mūsu pieeja klubā neatkarīgi no tā, vai tu esi darbā ar U4 vai ar U13, vienalga kāds šis vecums būtu, ja cilvēkam ir vēlme būt pilnlaika futbolā, principā Skandināvijā tāds modelis ir atrast arī otru iespēju. Būt trenerim, organizatoram, būt trenerim, kurš organizē atkal, teiksim, sacensības turnīrus, treneris, kurš iesaistās atkal kaut kur kluba administratīvajā darbā un nodalot šos procesus. Mēs redzam arī, ka pats treneris aug, teiksim, kā šis koordinators, organizators laukumā, jo faktiski tev tā komanda ir jāvada neatkarīgi no tā, vai tev ir mazi bērni vai jau jaunieši. Vai pēc tam, teiksim, profesionāla līmenī, mēs jau zinām, ka trenerim tos ir principā kā komandas vadītājs veic selekciju un tā tālāk.
Līdz ar to, līdz tam nonākot, tev faktiski arī kā trenerim ir jāaiziet tam, ka tu neesi tikai laukumā, tu nesaliec tikai nosacīt konusiņus, nosilpies un pēc tam aiziet prom. Tad tas darbs ir plašāks, un līdz ar to jauniešu treneris, arī bērnu treneris var nopelnīt, bet faktiski jāatrod ir arī iespēja, kā tu atrod arī kaut kādu sev vēl papildus nodarbu, ko tu vari veikt. Profesionālās ievirzes treneru atalgojuma šī problēma ir visā valstī principā vienādāk. Neatšķirās šeit, vai tā būtu Rīga, Pierīga vai kāda reģiona sporta skola vai arī sporta klubs, kurā ir profesionālās ievirzes programmas. Tad iet runa par minimālās algas samaksu no valsts puses. Tiem bērniem audzēkņiem grupām, kas ir izpildījuši kritērijas, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos. Tad viņi atbilst tam, ko valsts ir prasījusi, savukārt valstī tam finansējumu nav pietiekošā apmērā. Un tā problēma jau rodās tur, kad iesaistās katru gadu tomēr ar vien vairāk bērnu un jauniešu sportā, kas ir viennozīmīgi pozitīvi, atzīstami, un tāds ir arī gan valdības uzstādījumi, gan dažādu valsts dokumentu uzstādījumi. Un savukārt tam finansējums neseko, kas ir tā kā interesanta situācija rodās. Tātad iet runa par šo te pašu minimālāko darba algas samaksu no valsts puses. Tālāk jau vai šī alga ir lielāka vai mazāka, tas attiecās tālāk vai no pašvaldībām sporta skolās vai arī privātajos klubos, cik klubs vai pašvaldība spēja vēl piemaksāt un paaugstināt šo minimālo algu. Tātad mēs gaidām tikai pašu minimumu no valsts. Prioritāte bērnu sports ir tikai vārdos valstī. Jā, diemžēl daudzu gadu garumā tas ir ierakstīts pat sporta likumā, kā prioritāri valstī finansējams bērnu jauniešu sports. Diemžēl mēs saskaramies ar to, ka pat šo minimālo algas likmi valsts nenosedz pilnā apmērā. Treneris visu mūžu vienmēr ir bijis entuziasts arī agrākajos gados, bez tā nevar. Jo, jāstrādā par treneru, lai nopelnītu sev iztiku, tā nav tā vieta, tad ir jāiet citur strādāt. Paralēli sporta aktivitātēm jūs savās skolās piedāvājat arī, bērnus izglītojot tādā profesionālā virzienā? Es domāju, tad vairāk par profesionālo karjeru. Kā pelnīs, ko darīs, kādi ir nākamie soļi un tam līdzīgi. Tas ir būtiski, tas ir jādara, jums to darat? Tas sāks jau aptuveni no 13 gadu vecuma, jo mēs veicam arī ar spēlētājiem šīs sapulces, kur ir pirmkārt jau par aģentiem, jo, kā mēs labi zinām, parādās pirmās izlases, parādās pirmie rezultāti, kaut kādas spilgtās epizodes, tad tev ir pilns Instagrams ar itāļiem, spāņiem, kur raksties tev aizvedīšu uz turieni. Un svarīgi ir radīt jau to vidi, kad faktiski tu uz to pirmo neaizskrien prom. Jo mēs varam jau šobrīd jau tajā vēsturē rādīt piemērus, kur ir pēc pirmās vilpiena aizbraukuši. Kā vecākam neapmaldīties šajā stāstā? Jāuzticas klubam ir. Un tas ir tas stāsts par appusējo uzticību starp vadību, starp treneris, starp vecākiem. Jo faktiski ir vecāki, kuri kopā ar pašu bērnu jau ir nolēmuši, ka līdz pienāks 16 gadu vecums un mēs dosimies prom, faktiski ir ļoti sarežģīti viņus pārliecināt, kad ir pretējais ceļš. Bet tomēr, ja gadu garumā ir stāstīts par šiem diviem virzieniem, mēs tomēr arī dodam spēlētājiem tās pirmās iespējas tajos 15-16 gados apbružāties, aizbraukt uz to stažēšanos. Tāpēc, lai tu saprastu, ka nav tā, ka šeit viss ir slikti, ka šeit process nav un ka tur ir tas lieliskais. Tur faktiski tu saskaries ar iespējams tādiem pašiem apstākļiem, kā atbraucot no mazas pilsētas uz šeit, kaut kur internāts, kaut kur dzīvo ar kaut kādiem 3 citiem futbolistiem vienā istabā. Faktiski tev tur nebrauc autobusu pakaļ, tev pašam jāmēģina. Un tas ir tas, kas pie kā tev ir jāpierod. Mums noteikti bišķi savādāk laikam, jo hokejā visi gudri un visi tie vecāki, kas ir nodzīvojuši jau no 4, no 5 gadiem līdz kaut kādiem 15. Ja, tas ir 10 gadi, viņi jau ir hokejā. Viņi jau zina visu. Viņi pazīst visu. Viņi pazīst visus. Viņiem ir pieejams viss, un ja vēl viņiem ir finanšu līdzekļi, tad atturēt viņus no kaut kādas došanās uz kaut kurieni, kur viņi ir dabūjuši kaut kādu informāciju,
pēdējo, es tā vairāk runāju laikam par pēdējiem gadiem, ja, ka tas ir iespējams plašāk pieejams un tie piedāvājumi ir no visām pusēm parādās un citreiz ļoti neloģiski, bet vecākiem ļoti daudziem ir, kā saka, sabojāt viņu ilūziju, lai viņš to nedara, ir ļoti sarežģīti. Jo katrs tagad ir jau priekšnieks, katram ir firma, katrs ir pats gudrs. Un, es varu pateikt, ļoti daudz reāls piemērs. Un cilvēki ir, kur iztērējuši ļoti lielas naudas un aizbraukuši uz mistiskām Amerikām un pēc gada atgriežušies atpakaļ. Un beiguši karjeru, jo sapratuši, ka ir izmesta tur līdz 50,000 sezonā vienkārši ne par ko. Tas ir tā kā līdzīgi, ja tagad man no kaut kādas Zimbabves atbrauktu kaut kāds hokejists un viņš atnestu līdzi man čemodānu ar naudu. Ja? Protams, viņš man arī būtu kaut kur tajā aptverē, ja? Kaut kur es viņu izmantotu tajā. Bet vai viņam tik tiešām būtu, viņš nebūtu pārlicis kaut kādu posmu, ja? Un vai tas būtu pareizi? Sasumējam noslēgumā Latvijas jaunatnes sporta perspektīvu. Kādu jūs redzat nākamos 20 gadus? Kas mainās, kas notiek? Ir kaut kāda virzība kaut kādā vienā vai otrā virzienā? Es teiktu, šobrīd arī tas, kas tiesību aktu jomā jau ir parādījies par sporta likumu pārstrādāšanu, ka faktiski pašvaldības kompetences varētu tikt paplašināts. Jo pašvaldību likums jau šobrīd paredz, ka tāda profesionālā sieviešu izglītība ir jāatbalsta pašvaldībai. Tātad šie tiesību akti jau virzās uz to, ka faktiski mēs varētu nonākt beidzot tādā līdzvērtīgā spēles laukā, kur faktiski pašvaldības dibinātās skolas ar privātām skolām veicot vienādu funkciju, tiek vienādi arī līdzfinansēts. Šiem bērniem seko līdzvērtīgs šis līdzfinansējums, un attiecīgi tad jau mēs redzēsim, kurš šo darbu veids kvalitatīvāk. Un līdz ko mums būs iespēja parādīties šajā spēles laukā jauniem spēlētājiem, jo arī konkurence palielināsies. Iespējams, arī kādai pašvaldībai varbūt nemaz nav jāturpina nodrošināt šis viss administratīvais burbulis un jānodrošina šī pašiem jāorganizē, ja to var veikt arī privātās struktūras. Tad faktiski tas ir tas, ko es redzu tuvāko 20 gadu laikā, ka mums ir jāsakārto šī tiesību aktu bāze, lai faktiski mēs nonāktu tādā situācijā, kur pašvaldība, valsts un šīs sabiedriskā labuma organizācijas veic šo funkciju, kurā pašā centrā ir bērns un jaunietis. Es visam tam piekrītu. Protams, valsts ir akreditējusi sporta skolas, tātad viņas ir pārbaudījusi, kad ir viss tā juridiskā daļa ir sakārtota, ja, ir strādā licencēti treneri, ir sabiedrībai derīgi. Jā, un arī tās skolas noteikti, kuras ir parādījušas savu ilgdzīvošanu, tad viņas ir varējuši izdzīvot arī bez naudas. Jā, es domāju, kad pienāks tas brīdis, kad viņi dabūs to naudu, tad viņa tā kvalitāte palielināsies. Ja? Protams, ir jautājums, vai viņi vēl spēja palielināties un kā viņi palielinās? Protams. Rezerves ir, jā? Noteikti. Tāpat infrastruktūra. Protams. Tur katrā elementā, uniet kā vienmēr var labāk un vajag labāk, tāpēc tikai vajag kaut kā arī kā to izveidot labāk. Kolgi, vēlreiz noslēdzu šo reizi rezumējot, sports jauniešiem ir pieejams, vai ne? Bet par to jāmaksā vecāki. Lielā mērā mēs tā varam teikt. Šajos laikos pa visu ir jāmaksā, bet galvenais, lai maksa ir sakarīga. Un lai ir vienāda situācija, lai nav konkurences izkropļošana, ka vieniem ir jāmaksā mazāk un otriem jāmaksā vairāk, saņemot vienu un to pašu, vienā un tai pašā līdzīgā situācija. Miki, piebilst vēl pēdējais teikums no tevis. Principā pilnīgi piekrītu, jo tā ir ģimeņu dalīšana. Tātad vienai ģimenei ir jāmaksā vairāk. To mēs šodien, man liekas, diezgan plaši esam sapratuši. Un tiem profiem, kas tik tiešām tie talanti, viņiem, protams, ir jāsaņem vēl vairāk. Nevar saņemt vienādi, ja? Tātad, lai tie tā kā labākie tiek selekcionēti, bet arī viņi, lai tiek selekcionēti plašākā apmērā un no pareizā vecuma varbūt tās. Kungi, teikšu jums lielu paldies. Miks Vilka-Plāters un Eriks Miļons šodien šeit ar mani kopā diskutējām par bērnu sporta pieejamību Latvijā. Vēlreiz paldies, ka atradāt laiku. Un bezmaksas sports jūs uzrunās jau pēc 2 nedēļām. Tā kā tiekamies. Vislabāk!